Sveiki visiem! Šis ir 15. klātbūtnes raidījums, un mēs esam pateicīgi, ka jūs esat kopā ar mums. Tie, kas vēl nav piesakojuši mūsu kanālam, lūdzu izdariet to tagad un uzspiežat like. Bet pats galvenais, ieraksti komentārā, kuru personu tu vēlētos redzēt mūsu raidījumā. Bet tagad lecam uz ļoti interesantu raidījumu. Es esmu Raimonds Blisiņš, un šis ir raidījums Klātbūtne. Raidījums, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet savu garīgo ceļu. Un šodien mēs esam ciemos pie teologa, mācītāja un kopienas Elizeja viena no dibinātājiem Induļa Paiča. Sveicināti! Sveicināti! Prieks jūs redzēt. Man uzreiz divas lietas sākumā, ko es ļoti vēlos pateikt. Man šis ir 15. raidījums, es vēlreiz to laikam pašā sākumā pateicu, bet man viņš ir ļoti svarīgs, jo es pateicoties jūsu kalpošanai esmu pagriezies savā dzīvē pa 180 grādiem no tādas grūtas un ļoti smagas līdz, principā tagad izglītība iesaistos un darbojos klātbūtnē un sociāli kaut kur darbojos. Līdz ar to pateicīgs ļoti esmu jūsu kalpošanai. Un otra lieta, ko es jau vienā raidījumā esmu minējis, šis raidījuma nosaukums ir tapis pateicoties tam, ka jūs kādreiz uzrakstījāt grāmatu Klātbūtne. Brīdis kopā, jā. Un tad es šitā sēdēju un skatījos uz to plauktu, kad es domāju dažādus variantus, kā man to raidījumu nosaukt, un vienkārši tur rakstīs Klātbūtne. Tā kā es pateicīgs, ka jūs rakstat grāmatas un ka jūs kalpojat. Priecājos. Bet pašā sākumā vēlos jautāt par, kas jūsu uztverē, ņemot vērā to, ka jūs esat mācītājs, kas jūsu uztverē ir mācītājs un kāda viņam loma vispār šodien sabiedrībā? Man ļoti patīk, es kādā intervijā dzirdēju vienu mācītāju, sakam, ka mācītāja uzdevums ir sabiedrībai atgādināt par Dieva klātbūtni, atgādināt par lieliem garīgiem jautājumiem. Viņš toreiz tā ļoti precīzi to formulēja. Viņš saka, mēs cilvēki sanākam kopā, viņš domāja draudzi, vai ne? Un tad mēs vienam maksājam par to, ka viņš mums regulāri par to atgādinās, ka viņš mums par to pastāstīs, ka viņš, protams, pats līdz ar to interesēsies par šiem jautājumiem un spēs mums saprotamā veidā to visu padarīt pieejamāku, kamēr mēs varbūt dzīvojam savas dzīves un esam aizņemti ar citām lietām. Un es domāju, ka tiešām mācītājs primāri šodienas pasaulē ir šāds cilvēks, kurš pats iet garīgo ceļu un kurš var būt palīdzošs arī citiem tajā brīdī, kad viņos rodas kaut kāda eksistenciāla jautājuma. Bet, protams, no citas puses mēs esam vēl arī konkrēto baznīcu daļa un kalpotāji. Mums ir līdz ar to tādi uzdevumi, kas saistās tieši ar kalpošanu draudzēs. Tā kā var ļoti dažādi uz to paskatīties. Ja jūs nebūtu mācītājs, kā jūs domājat, kāda ceļa jūs vēl, kas jūs vēl, neskaitot šo garīgo amatu, kas jūs vēl uzrunātu, interesētu, kas jūs būtu? Tas tāds filozofisks jautājums. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo es domāju, ka es īstenībā sāku teoloģijas studijas Latvijas universitātē ne ar tādu ļoti skaidru mērķi, ka es tagad būšu mācītājs. Es pieļauju, protams, tādu domu, un tas loģiski tālāk tādā veidā arī attīstījās, bet es atceros to savu sākotnējo motivāciju, un tā bija vēlēšanās kaut kā vairāk, plašāk ieraudzīt pasauli, ieraudzīt cilvēku, saprast cilvēku. Un līdz ar to es teiktu, ka es arī savā izglītības ceļā zināmā mērā esmu staigājis par šo tādu ceļu vai uzdevumiem, jo es esmu mācījies tieši teoloģiju, es tiešām uzskatu, ka tas ir visa pamats. Es esmu studējis arī sociālo antropoloģiju kādu laiku, kas man ir ļoti interesējis, kā darbojas sabiedrība, kā darbojas cilvēks. Un pēdējos gados esmu mācījies arī diezgan daudz psiholoģijas savukārt jomā. Līdz ar to, jā, es teiktu, ka man interesē cilvēks, man interesē cilvēka eksistenciālie jautājumi. Un droši vien, ka es būtu kaut kāds filozofs, kaut kāds psihologs, turpat vien es arī būtu. Šī ir tā vieta. Un gatavi. Man ļoti patīk, kā mēs sakam paldies mūsu atbalstītājiem. Prestiž Golfs. Virtuālais golfs, kur tu vienmēr vari uzspēlēt golfu pie ekrāna un tev nav jāiet lielajā laukumā.
un restorāns Pins, kur tu vari paēst visgaršīgāko, manuprāt, picu, kuru es esmu ēdis Rīgā. Tagad jau arī Pulduru tirgū. Tiekamies tur. Prestis... Man ļoti patīk, kā mēs pasakām paldies mūsu atbalstītājiem. Varbūt kaut kas arī derēs no šī. Bet ielūkosimies bērnībā, cik nu jūs ļausiet. Kas ir tās lietas, ko jūs varētu pastāstīt, lai noraksturotu savu bērnību? Vienkārši uzreiz, kas nāk prātā, kas varbūt ar skolu vai ar kaut kādu... Kā jūs raksturotu savu bērnību? Tur ir daudzi slāņi manai bērnībai. Un no vienas puses man pirmā sajūta tiešām ir tāda, ka es atceros savu dzīvi Ogrē, kur mums bija manai vecmāmiņai, pareizāk sakot, bija māja, un tai līdzās vai apkārt bija dārzs. Un tad man pirmā sajūta ir, ka man ir jāstāsta par to, kā es kaut kādā saulainā vasarīgā laikā atrodos šajā dārzā, kā tur ir ābelēs iekārtas šūpoles, kurās es varu šūpoties, kā tur ābeļu zaros var uzkāpt augšā, un tur ir vesels štābs, no kura var skatīties tālumā un varbūt bišķiņ spēlēties ar cilvēkiem, kas kaut kur apakšā staigā. Piemēram, viņiem ļoti pieklājīgi pasakot labdien, bet līdz ar to viņi šokējot, jo viņi nesaprot, no kurienes šī balss nāk. Bet, protams, ka bērnība man ir pagājusi, kā jau teicu, tātad tur ir bijuši vairāki slāņi, bet kopumā Ogrē. Un tad, kad jau es biju skolā kādā 5. klasē, tad mēs pārvācāmies uz Rīgu. Un tālāk tad manas asociācijas jau ir ar šo pilsētu. Tā kā man ir, tā kā mēs pārsvarā runājam par garīgumu, protams, kaut kādas tēmas vienmēr skar, jo garīgumu nevar atdalīt laikam no šīs pasaules. Bet kā jūs jaunībā skatījāties uz mācītāju figūru vai baznīcas, vai uz baznīcu, vai jums bija kaut kas jau tad saskarsme bērnībā, jaunībā? Nē, ļoti maz. Ļoti maz. Mana mamma, mana arī vecmāmiņa, ko es galvenokārt esmu izaudzis, viņas bija, es domāju, jā, viņas bija ticīgi cilvēki, bet viņas nebija tādas, kas tur katru svētdienu ietu baznīcā. Tam bija savi visādi iemesli, bet es ļoti, protams, atceros, ka mana vecmāmiņa reiz atvedusi bērnībā agrīnā salīdzinoši, man atvedusi uz Rīgu, uzskatīja par savu uzdevumu un pienākumu man ievest baznīcā, un tā bija konkrēti Jāņa baznīca, Vecrīgā. Un to es tā atceros, jā, kā man tas likās tādam mazam bērnam, cik milzīgi ir šī ēka un cik noslēpumains ir viss, kas tur iekšpusē. Bet tādā ziņā es biju diezgan tālu no tā. Mana agrīnākā tāda saskare ar šiem jautājumiem ir ļoti interesanta. Man patika jau no agras bērnības grāmatas. Man patika viņas lasīt. Un tad es vienā no plauktiem atradu tādu ļoti neparastu grāmatu, kur bija sarakstīta ārkārtīgi dīvainā veidā ar kādiem burtiem, kurus es nepazīstu. Un izrādījās, ka tā ir Bībele, kas ir vecajā drukā. Un tad es prasīju, kas tas ir, un tad man to arī mazliet apstāstīja un iemācīju kaut kā mazliet tajos burtos tur ieiet. Un tad es atceros, ka es vakaros savai mammai speciāli lūdzu un prasīju, lai viņa man kaut ko lasa no šīs ļoti īpatnējās grāmatas, kas man piesaistīja tieši ar to, ka viņa ir tik veca, tik noslēpumaina. Un tad tas, ko mēs darījām, lai cik tas neliktos dīvaini, mēs lasījām galvenokārt grāmatas pašas sveigas, kur bija Jāņa atklāsmes grāmata. Un tur bija visādi zvēri un visādi tādi fantastiski stāsti. Tādā ziņā man kā bērnam tas bija fantastiski, tā ziņā, ka vienkārši fantāzija raisoši. Un tā bija man pirmā saskara. Bet kā tad jaunietim, kurā brīdī notika tas mirklis, kad jāiet mācīties teoloģiju? Interesēja, jūs jau sākumā ieskicējāt, interesēja cilvēks, kā cilvēks ir uzbūvēts, kas ar viņu notiek, bet vai ir kāds notikums, kas ievirzīja, vai vienkārši dabiskā veidā, jo ir tik daudz iespējas, psiholoģija, vēl jurisprudence, visādas. Jā, es saprotu. Mana ievirza jau no Ogres laikiem. Un vēlāk arī šeit uz Rīgu pārvācoties, mana pamatinterese bija matemātika, fizika, informātika. Es mācījos šeit Rīgā, tagadējā valsts pirmajā ģimnāzijā. Iestājos tur tāpēc, ka man jau tajā Ogres posmā tur es biju visādās matemātikas un fizikas olimpiādēs piedalījies. Un tad, protams, ka tā man bija tāda ļoti eksakta
ievirza. Man tas vēl līdz šim brīdim ir bijis svarīgi un interesanti. Ļoti daudz varētu, protams, par to stāstīt. Pirmā ģimnāzija tādā ziņā bija tāda arī ļoti īpaša un laba īstenībā pieredze. Bet jā, tieši savas vidusskolas kaut kādos pēdējos gados mana vecmāmiņa, te atkal viņa jāpaslavē, lai gan viņa jau ir mūžībā, bet viņai paldies par to. Viņa nāca ar šo iniciatīvu, ka vajadzētu tomēr kaut kā iesvētīties, nokristīties, jo viņai bija tāda sajūta, ka tā lielpilsēta un es tāds pusaudzis, un ka kaut kas nenotiek, un ka vajadzētu kaut kā tā labāk un tā. Un tad caur viņu tur arī mēs sākām meklēt, kur tad vispār to varētu izdarīt. Mēs aizgājām uz vienu baznīcu, ko es tagad pat nesaukšu vārdā, bet tā bija Luterāņu baznīca, un tur mums pateica, ne, tas jāpagaida vēl tur, tā kā būs 18 gadi, vai kad tad varēsiet nākt. Kāds tas laiks ir apmēram 90. gada sākums, jā. Un tad attiecīgi, tad vien brīdi jau bija tāds atsitiens, bet tad beigās mēs nonācam Toņkalnā pie Jūra Rubeņa un tā. Un paralēli savukārt tam es piedzīvoju aizvien vairāk to, ka tajā matemātikā, informātikā, fizikā, kas bija tas interesantais? Tā sajūta bija tāda, var iet tajā virzienā, bet es principā zinu, kas tas ir. Tur ir detaļas. Mēs piemācīsimies vēl smalkākas teorēmas, mēs iemācīsimies vēl labākus algoritmus. Mums noteikti būs iespēja strādāt ar labākām tehnikām. Bet kaut kādā nozīmē man apmēram ir skaidrs, kā tas darbojās. Un lūk, paralēli tam es tiku uz iesvētas mācību, kas bija Toņkalnā, un tobrīd tas bija 90. gadu sākums, kā jau teicu, tas bija kosmos. Tādā ziņā, ka bija viens mācītājs, kurš ļoti, es domāju, inteliģenti, dziļi, plaši, nepretrunā zinātnē, jo tad noteikti man tas nebūtu derējis, bet saskaņā ar to, un vārds sakot, es visādus slavinošus vārdus varētu sacīt, cik man tas likās interesanti. Izrādās, ka tu vari, es tagad tā primitīvi sacīšu, tu vari programmēt datorus, bet tu vari uzdot arī jautājumu, kādas programmas strādā tevi pašā. Kādi ir tie pasaules uzskati. Es arī piedzīvoju, cik ļoti var mainīties kaut kādi viedokļi par lietām. Cik ļoti, piemēram, kaut kādi daži formulējumi, ka, piemēram, zinātne apraksta, kā pasaule darbojas. Un ticība atbild vairāk uz jautājumu, kāpēc tas viss ir un ko mēs ar to visu gribam darīt. Kā tas uzreiz var salikt ļoti daudz ko pa plauktiņiem. Un es aizbraucu uz Starptautisko informātikas olimpiādu uz Ungāriju. Un tur es atceros tādu mazliet eksistenciālu pieredzi, jo tobrīd man šķiet, ka pirmajā ģimnāzijā mums bija 4 IBM datori, kas bija kaut kāds arī milzīgs kosmos, pārējie strādāja kaut kādiem vēl, es nezinu ar ko. Bet tur mēs aizbraucām, es ieraudzīju Kanādas izlasi, kas bija atbraukusi ar visu savu datoru tehniku. Viņi tur bija iekārtojušies vienā zālē, vienā tādā telpā. Un es sapratu, ka viņi mums ir priekšā, labi, to vēl tā varētu mēģināt panākt, bet es sapratu, ka es skatījos uz tiem cilvēkiem, kas tur spēlēja kaut kādas tās spēles un kaut ko tur intensīvi darīja. Un es pilnīgi viennozīmīgi sapratu, lūk, nē, tas nav īsti tas, ko es gribu. Un līdz ar to pēc tam jau man bija skaidrs, ka es gribu mācīties kaut ko no tā, ko es esmu dzirdējis Toņkalnā. Tātad filozofija, psiholoģija, teoloģija, viennozīmīgi. Kā sintēze no viss. Un tad, kad es iestājos teoloģijas fakultātē, tad es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka tas tā bija iespējams, jo viņa tiešām iedeva, vismaz to brīdi, es domāju, ka šobrīd arī, vairs jau nav fakultāte, viņi ir iepludināti šobrīd lielākajā struktūrā, bet viņi iedeva ļoti vispusīgas zināšanas. Piemēram, pirmajā gadā mums bija ievads filozofijā, ievads psiholoģijā, ievads, teiksim, tur vecā jaunā derībā. Lūk, tu nevari par Dievu runāt, ja tu nesaproti, kas ir cilvēks. Ja tu neko nezini par to, kas ir šī pasaule. Tu nevari runāt par viņu, ja tev nav izpratni par filozofijas pamatiem, kas savukārt mūs māca domāt un runāt. Tā kā jā, tas bija tāds ļoti priekš manis svētīgs un labs lēmums. Un tad paralēli jūs mācījāties un paralēli arī piedalījāties Toņkalna baznīcas? Jā, es iesaistījos šajos procesos ļoti intensīvi. Es domāju, nepārspīlējot, bija kādi 5 gadi, kad es gāju uz absolūti katru dievkalpojumu. Tobrīd viņi bija kādi 4 nedēļā.
Un tā es tur tiešām klausījos, kā teikt, iesaistījos, darbojos, stādīju rododendrus, tur zvanīju zvanus vai ne, nu visādas tam līdzīgas lietas darīju. Un tad jau, kad jau es biju students, tad, protams, mācītājs Juris Rubens, kas tobrīd tur kalpoja, viņš mēdza, pat cik viņš arī bija pasniedzējis, viņš mēdza, teiksim, šos te studentus kaut kā uzrunāt, iesaistīt dažādos līmeņos. Nu, un tā es tur sāku arī kalpot. Un patiesībā es no turienes arī izaugu. Vispirms kā evaņģēlists, pēc tam kā mācītājs. Es tieši vēlos šajā virzienā. Vai jūs varat pastāstīt par to, tas man interesē vispār pie mācītājiem, par to brīdi, kad jūs ordinēja, kad jūs gājāt to ceļu un visi jūs jau sapratāt, es iešu arī uz to ordinēšanās eksāmenu. Tagad jau es zinu, ka ir ordinēšanās eksāmenis arī. Un pastāstiet par to brīdi, kāda bija tās pirmās, sajūtas, arī par lēmumu, ka es būšu mācītājs. Man tas bija diezgan pakāpeniski, jo es sāku ar to, ka Turņkalna draudzē viena aktīva draudzes locekli bija cilvēks, kurš organizēja tā saucamos evaņģēlistu kursus. Tātad pēc neatkarības atjaunošanas baznīcai tā bija zināma problēma, mācītāji maz, draudzes atjaunojās lielā skaitā, un viņas vajadzēja kaut kādā veidā nodrošināt ar garīgo kalpošanu. Un tika radīts būtībā evaņģēlista amats ar tādu domu, ka tas ir cilvēks, kurš ir kaut ko mācījies un zina par teoloģijas jautājumiem, līdz ar to viņš var novadīt tā saucamo vārdu dievkalpojumu. Viņš nevar svēto vakarēdienu, viņš nevar tur iesvētīt, nevar tur laulāt, bet viņš var vienkārši novadīt dievkalpojumu un tomēr kaut ko tiem cilvēkiem pateikt, sagatavot kaut kādu uzrunu. Nu, lūk, un tie bija tādi 2 gadu kursi, kur tā tad mācījās dažādi cilvēki, diezgan daudz, starp citu. Tur mums bija visādi pasniedzēji no Latvijas, no ārpuses Latvijas, un tad mēs tur gājām nedēļas nogalēs. Nu jā, un viņa mani tur uzaicināja vienkārši tāpēc, ka viņa redzēja, ka man tas šausmīgi interesē viss. Un tobrīd es vēl nebiju beidzis skolu līdz galam. Viņa teica, nu jā, bet tu jau vari nākt tur paklausīties, vienkārši bez pretenzijām. Nu tā es tur nācu un klausījos, un tad es sapratu, ka man tas notiek, darbojās. Nu, piedošana, zināmā mērā, varbūt arī padodās kaut kādā ziņā, nu, tai ziņā, ka tur jāraksta kaut kas vai kaut kāda eksāmena, es tā kā varu to visu tur izdarīt. Un tad jau pēc tajā 2. gadā, es teiktu tā bija pamazām sajūta, ka es nevaru vienkārši ņemt. Jo es gāju ar egoistisku vēlmi saprast lietas, forši, interesanti. Bet es sapratu, nu kā? Tieši tas, ko es arī mācījos. Nu, tas jau paredz to, ka tas ir tik svarīgi. Un arī dabiski vēlreiz tā iekšējā sajūta, ka tas var izmainīt cilvēku. Tas tiešām izmaina cilvēku. Tas, ko mēs zinām, kā mēs domājam. Nu, lūk, un tā es vispirms aizgāju uz tiem evaņģēlistu eksāmināciju. Un tur bija tā kā vieglāk, tas nosacīja droši vien tas siets. Tur praktiski visi arī mēs tur kļuvām. Un tā es sāku kalpot. Un tad jau es gāju studēt, jo es biju pabeidzis beidzot vidusskolu. Un tad jau atkal ir liels nopelns mācītājiem Jurim, kurš teica, klau, nu, ir pienācis laiks, vai ne, no evaņģēlista kļūt par mācītāju. Nu, respektīvi, ka tu vari darīt visu, arī to, ko mācītājs dara. Un tur bija kaut kādi mirkļi, es atceros, kad varbūt ir jautājums, nu, cik gatavs, cik negatavs es esmu. Bet viņš tā iedrošināja, viņš teica, tā gatavība jau ir tajā, ka tu to gribi darīt, vai ne? Un ja tu pats neiedomāsies, ka tu jau visu vari, bet turpinās mācīties, tad arī viss būs kārtībā. Nu, un tā es tur gāju, un es esmu priecīgs, jo es tur biju ļoti jauns, pat priekš kaut kādas satversmes nosacījumiem. Tobrīd viņi gan bija vieglāki nekā šobrīd. Cik gadi bija? Tā tad es biju, man šķiet, es neatceros. 2001. gads, tūlīt varam pareiķināt, 22. Tas bija, kad jūs ordinējāt par... Jā, ka vispirms par palīgu mācītāju, pēc tam mācītāju. Tā kā, jā, no 22, man liekas, ka bija 25 kaut kur rakstīts vai kaut kas tāds, un tad tur arhibīskaps nāca pretī un teica, nu labi, jo es biju bijis tas evaņģēlists un tā. Tā kā, jā, nu tāds salīdzinoši pakāpenisks process. Ātrs jautājums, vienkārši atceroties. Vai ir kaut kādas lietas, kuras tajā brīdī
pamēģināšu noformulēt. Tad tev bija gaidas kaut kādas, jums bija gaidas kaut kādas par to, kā tas būs, kad es būšu mācītājs. Un kad jūs saskārāties ar realitāti, pieņemsim, kaut kas atšķirās. Vai ir kādas tādas lietas, ka jūs, šitas ir pilnīgi savādāk, vai tajā kalpošanā, piemēram, kad jūs sākāt jau kalpot? Vai jūs saprotat to man jautājumu? Es saprotu domu. Es teiktu, ka man palaimējās. Jo patiešām Torņkalns mani uzreiz iesaistīja un piesaistīja. Tātad es kalpoju uzreiz pašā Torņkalnā, vadot dievkalpojumus un iesaistoties aizvien vairāk. Es kalpoju tādos kā satelītos, kas bija savā laikā veidojušies tur sadarbībā. Tā bija Ķurbes un vēlāk Tiņģers draudze Kurzemē un savukārt Garkalnas evaņģeliskā draudze, tepat aiz Ādržiem. Un tajās, tās bija tādas mazākas draudzes, un tur arī Juris man iesaistīja uzreiz, kad, atsakot, es parasti es svētdienās esmu no rīta Torņkalnā, mums bija 2 dievkalpojumi tajā laikā, un tad pēc tam es vēl braucu uz Garkalnu. Tā kā, zināmā mērā, varbūt tas man palīdzēja, ka es tur biju bijis, es tur turpināju darīt. Man nebija tā, ka es esmu izaudzis vienā draudzē, un tad man aizsūta kaut kur pilnīgi citur, un tad es redzu, ka tā ir pilnīgi cita situācija. Es domāju, ka daudziem tā tas ir bijis, un es domāju, ka tas ir ļoti liels un sarežģīts jautājums, ka, ja tu gribi būt mācītājs, tas ir ļoti svētīgi, bet tev ir vajadzīga droša aizmugure, drošs atbalsts, varētu pateikt ikdienišķs atbalsts. Tev ir jāiemācās tas viss. Un ja cilvēks par ātru tiek aizsūtīts viens pats, un es saprotu to vajadzību, bet tas var nozīmēt to, ka ir grūti tiešām, ka tiešām ir grūti. Bet kopumā es varu sacīt, ka pa gadiem es pārliecinājos, ka diemžēl mācītājs ļoti lielu daļu no sava laika velta kaut kādiem administratīviem, tādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas noteikti tā ir. Ka par spīti tam, ka varbūt liekas, ka mēs tikai par to garīgo tagad darbosimies. Nē. Ir ļoti daudz jādara viss kaut kas cits. Labi, un tad ir ļoti ilgs posms jūsu garīgajā amatā, un tad varbūt šis ir mazliet neērts jautājums, bet tomēr es gribu zināt, kā jūs varat komentēt to kalpošanas noslēgšanu Torņkalna draudzē, un ko tas laiks personīgi jums ir devis? Tieši tas, ka jūs noslēdzāt tur to kalpošanu, ko tas jūsu personībā ir devis iekšēji varbūt? Nē, es domāju, ka tas arī bija tāds samērā dabisks īstenībā process vairāk gadu garumā, jo, redz, Torņkalns piedzīvoja tādu ļoti lielu uzplaukumu arī līdz ar atmodas laiku. Un pēc tam tur bija laiks, kad mēs tiešām strādājām, un tur arī nāca cilvēki, jo viņiem tiešām tas viss tur interesēja un tā. Un tad pēc tam, kad mācītājs Juris Rubens jau bija pats aizgājis prom no Torņkalna, tāpēc, ka viņam bija viņa ceļš un viņa jautājumi, tanī brīdī mēs palikām 3. Linards Rozentāls, Kaspars Simonovičs un es. Un tanī brīdī mēs, mēs tur trijotā arī darbojāmies. Un es domāju, ka centāmies kā vien varēdam. Bet es teiktu tā, ka mēs vienā brīdī jutām, ka kaut kādā ziņā sabiedrības vēji mainās. Tas nav tā, ka teiksim, tur cilvēki nāk vienā vai otrā vietā, bet mēs jutām, ka vienkārši ir tā, ka kaut kas sabiedrībā bišķi lēnām mainās, cilvēku attieksmē kaut kas lēnām mainās. Un, protams, ka tie skaitļi un visas tās sistēma gāja bišķi uz leju. Mēs piedzīvojām ekonomisko krīzi 2008. gadā. Mēs piedzīvojām to, ka daudzi aizceļoja vienkārši no Latvijas emigrācijā. Vārds sakot, draudze piedzīvoja to, ka viņi tā kā nostabilizējās, nosauksim to tā. Un tanī mirklī bija jautājums, ko tālāk darīt, un vai mēs trijotā pat īstenībā esam līdz galam vajadzīgi tai lietai un tā. Tā kā tas bija tāds organisks process, es biju iesaistījies jau kādos mazliet citos projektos, un tanī brīdī, kad pienāca tas īstais mirklis, mēs vienkārši sapratām, ka ir vajadzīga kaut kāda reorganizācija. Mans kolēģis Linards tur nabaks palika vienu brīdi viens pats, un visu cieņu, ka viņš izvilka un iznesa visu to lietu. Bet tur bija es tagad varbūt neiešu detaļās, bet tas būtu bijis ārkārtīgi sarežģīti īstenībā to izdarīt arī īpaši savādāk.
Un, protams, kā jau tādos brīžos, tur kāds vēl kaut ko tur pārprot vai kaut ko tur, teiksim, tur sajūt un tā tālāk. Tā kā. Bet es tikai gribu atgādināt, ka tas, ka mācītāji maina kalpošanas vietas, ir labi. Ir labi tajā, ka tu vari būt visu mūžu vienā vietā. Tur arī kaut kas skaists. Ir sevišķi, ja tas ir kaut kāds nelielāks konteksts, lauku draudzes, ka tu tiešām pazīsti katru cilvēku tajā ciematā un viņi tevi pazīst. Bet daudz kur ārzemēs, piemēram, tas vispār ir tāds likums, ka apmēram pēc 7, maksimums 10 gadiem vajadzētu kaut ko mainīt. Un šeit bija pagājuši daudz vairāk gadi. Un līdz ar to es sacītu, ka tā mana sajūta bija tāda, ka es kaut kādā ziņā sajūtos, ka tas, ko es varu tur izdarīt, to es esmu izdarījis. Ka jāmēģina kaut kas cits, jādara kaut kas cits. Un pa to laiku jau bija sākusies pandēmija, es jau biju sācis savus online projektus. Un tad tas tikai loģiski bija, ka pārslēgties uz to, fokusēties uz to. Un mēs arī sarunā ar arhibīskapu Vanagu tur tādā veidā arī to izrunājām, ka tas ir tas stāsts un ka šobrīd nevis vienkārši es pārēju uz citu draudzi, kas būtu tā mazliet jocīgi, tad jau turpinu turpat. Bet ka es tiešām pārslēdzu tās pārmijas ar to, ka es vairāk fokusējos uz to, un tad vienlaikus it kā bišķi ateinos, bišķi atpūšos, ir sabata gada jēdziens, un kas tik viss nav izdomāts, lai pateiktu, ka mācītājiem arī vajag pārmaiņas. Nu, un tā mēs vienojāmies. Un tas posms ir tāds bišķi ilgs. Es tagad turpinu pasniegt Lutera akadēmijā, es turpinu pirmdienu rītos, jau vairāk kā 2 gadus, es esmu katru pirmdienas rītu 8 Rīgas domā. Vienkārši rīta dievkalpojums, kas man ir svarīgi, ka es tos dievkalpojumus varu vadīt, un man liekas, tā ir tāda laba lieta. Tā kā es turpinu vadīt dievkalpojumus, es turpinu kalpot, man nav vienas draudzes, par ko es būtu super atbildīgs, un, protams, es esmu savā ziņā priecīgs par to, jo tāpēc, ka tad es varu visu savu uzmanību veltīt tam, ko es īstenībā uzskatu, kas ir mans īstais aicinājums, un tā ir šī vēsts nešana, paušana, skaidrošana. Un, principā, tad mēs arī nonākam loģiski pie jautājuma, kas ir Elizeja. Varbūt tas jau daudziem ir zināms, bet varbūt kāds nezina. Vienkārši par Elizeju, tad tā ir jūsu pamata vieta, kur jūs kalpojat, principā. Jā, tā ļoti vienkāršot izsakoties, Elizeja ir YouTube kanāls un Facebook lapa. Viss sākās, kā jau teicu, pandēmijas laikā, jo pēkšņi bija lockdowns slavenais, un tobrīd jau cilvēki nezināja, kas tas īstenībā ir, kas mūs apdraud. Tobrīd jau tā sajūta bija tāda, ka mēs skatāmies Itālijā, kā tur ar smagajām mašīnām cilvēkus ved no ielām laukā. Un bija tāda milzīga panika, cilvēki nezināja, kas tas vispār ir, ar ko tas viss beigsies. Bija šīs aizliegums jebkādā veidā būtībā pulcēties. Un mana sajūta bija tāda, ka tūlītās tas būs milzīgs trieciens, un tā arī zināmā mērā bija, jo cilvēkiem jau nākt uz baznīcu, tā ir tāda zināma paraduma lieta. Un ja tu kādu laiku, kā saka, dod sev atlaides, tad pēc tam tev ir grūti to paradumu atjaunot. Tas ir numur 1, un numur 2 tie cilvēki tiešām bija apjukuši, jo viņiem tieši vajadzētu īpaši daudz garīga kaut kāda satura un atbalsta. Kaut vai lai tiktu galā ar šīm bailēm no nāves, bailēm ar kaut ko, es nezinu ko. Neviens jau nezina, kas tas ir, un tas ir visbiedējošākais, ja tu nezini, kas tas ir. Bet mēs nevaram viņus uzrunāt. Un tieši tajā laikā es atklāju, ka Facebook un vispārējie beidzot ir sataisījuši savas tehnoloģijas tik tālu, ka tu vari vienkārši pieslēgt savu telefonu, nospiest vienu podziņu, un tu esi gaisā. Tas patiešām ir neparasti, ka pandēmija un lockdowns atnāca precīzi tajā laikā, kad bija attīstījušās tehnoloģijas tik tālu. 5 gadus iepriekš mēs būtu sēdējuši katrs savā alā. Skype'ā. Maksimums. Ja? Lūk, un tā. Un tad līdz ar to es sāku tā redzes, un patiesībā gadu bija katru vakaru 25 minūtes līdz 30 minūtes raidījums. Katru reizi es pastāstīju kaut ko, kā mums te iet, ko mēs jaunu zinām, un kādu garīgo tēmu. Tā mēs katru vakaru tikāmies, tur bija 400 cilvēku online katru reizi, tāpēc, ka viņi jau arī vēl tikai mācījās vispār pieslēgties un tā. Un no tā, starp citu, arī veidojās šī grāmata klātbūtne, kas ir faktiski pierakstītas tās tēmas, viena daļa no tām tēmām, kas tajā pirmajā gadā tika apskatītas. Lūk, un tā izveidojās šis kanāls. Pēc tam viņš bija kaut kā jānosauc. Nosaucām viņu par Elizeju tādā ziņā, ka tā ir vieta, kur ir bez pretenzijām latviešu valodā, nav nekāda mīkstinājuma burti un tā tālāk.
Visi zina Elizēja laukus un tā tālāk. Tur ir tāda vieta, kur vienkārši būt. Un es domāju, ka no tā arī tas radās. Un tad kopā ar kolēģi Kasparu, kurš bija pa to laiku sācis vakar stāstus arī reizi nedēļā, mēs to visu spēku salikām kopā un sapratām, ka mēs gribam izveidot šādu YouTube kanālu, kas būtu ekumenisks, kas būtu kristīgs pēc būtības, bet kur kristietība kombinētos ar to, ka mēs runājam arī par vispārējiem jautājumiem, psiholoģiskiem, kaut kādiem filozofiskiem, pat varbūt sabiedrības aktuāliem jautājumiem, bet caur tādu kristīgu prizmu. Bez pretenzijas, ka tā ir draudze, bez pretenzijas, ka tā ir alternatīva, piemēram, draudzei. Absolūti noteikti ne. Tu vari būt jebkuras draudzes loceklis, tu vari būt ar dažādu varbūt pārliecību, bet tu vari vienkārši paklausīties, ja tev tas interesē. Un es to ļoti atzinu kā tādu ļoti labu lietu, jo, tad, kad tu esi mācītājs draudzē, tā ir ļoti liela atbildība no manas perspektīvas, tāpēc, ka tur ir cilvēki, kuri ir sapulcēti, varbūt iepriekšējās paudzēs, gandrīz var teikt. Tur ir cilvēki, kuriem tās ir viņu garīgās mājas, viņi tur nāk uz svēto vakarēdienu un visu kaut ko citu. Tu nedrīksti tur pārāk kaut kā neuzmanīgi pret to visu attiekties, taisn otrādi, tev ir jārespektē viņi un tā tālāk. Un, protams, ka dievkalpojumā tu loģiski runā par attiecīgām rakstu vietām un tā tālāk. Līdz ar to es pat teiktu, ka baznīcai ir diezgan grūti ar formātu, kur mācītājs varētu vienkārši tagad pastāstīt kaut kā, kā tur darbojas mūsu psiholoģiskie mehānismi, vai kā mēs tīri antropoloģiski varam paskatīties uz to, kāda vieta ir reliģijai un tā tālāk. Ja? Kur tad tu draudzes kontekstā tā īsti to darīsi? Tāpat tu to darīsi kā kaut kādā atsevišķā lekcijā, atsevišķā reizē. Un līdz ar to es tā pēkšņi sajūtos, cik tas ir tā svarīga niša, ka cilvēki, kas pieder baznīcai, jo es jau esmu mācītājs un turpināju būt tāds, bet ir tāda vieta, kur tu vari runāt ļoti brīvi, apzinoties, ka nevienam nav iemesla arī apvainoties. Piemēram, ja man nepatīk psiholoģijas jautājumi, tad es vienkārši neskatos viņus. Ja es runātu par psiholoģiju pārāk daudz no kanceles, tad tu varētu teikt, man nepatīk tā lieta, ko tad tu tagad man lietas nenākt uz baznīcu, jo man nepatīk tas, ko tu tur runā. Nē, tur mēs saprotam, ir kaut kādas ļoti skaidras robežas. Šeit tas ir absolūti brīvi, līdz ar to absolūti brīvi bez pretenzijām. Ja es nekļūdos, tad Winstons Čērčils ir teicis to domu par liberāliem un konservatīviem, ka ja jaunībā tu neesi bijis liberāls, tad tev nav sirds. Savukārt, ja vecumdienās tu neesi konservatīvs, tad tev nav prāta. Es vienkārši šo jau uzdevu vienā intervijā, kur cilvēks, kas politiski kaut ko izsakās. Bet mani interesē, kā jūs komentētu, vai vispār tos var nosaukt par uztveres veidiem, šos virzienus, konservatīvs un liberāls. Un vai jums ir sanācis pabūt abās pusēs? Tur daudz jautājumu. Pirmkārt, es sacītu, ka ar šiem vārdiem jābūt uzmanīgiem, jo viņus reizēm vienkārši izmanto politiskās spēlēs. Nosacīt, es esmu bijis abās pusēs, es domāju. Jo es tiešām domāju, ka ir jautājums, ko mēs saprotam ar šiem vārdiem. Piemēram, es varētu pajautāt, ko tu saproti ar vārdu konservatīvisms. Jo mēs varam saprast divas lietas. Es parasti stāstu tādus stāstīņus, atvainojos arī citā kādā intervijā, es to teicu, ka ja mēs, piemēram, iedomājamies, ka Latvijai ir kaut kāda armija, vai ne? Tad mēs varētu sacīt, ko nozīmētu tā būt uzticīgam Latvijas ideāliem un būt īstam Latvijas armijas kaut kādam cilvēkam. Un mēs varētu lasīt, ka tur tajā un tajā gadsimtā latvieši staigāja ar koka vairogiem, viņiem bija šķēpi ar tur tādiem un tādiem uzgaļiem, viņiem bija cepures, varbūt kaut kāds tur bruņu krekliņš vai kas cits uzvilkts. Un tā viņi karoja. Un viņu virspavēlnieki jāja ar lieliem, skaistiem, baltiem zirgiem. Un tad mēs varētu sacīt, būsim konservatīvi. Veidosim īstenu latvisku armiju. Un tad brīdī tu jau saproti, uz ko es velku. Ja? Ka tad brīdī mēs varam iedomāties, ka mums tagad vajag, lai mūsu šodienas armija staigā ar šķēpiem, vai ka lai šodienas armijas virspavēlnieks jāja ar zirgu. Un tas mūs tā kā iepriecinās, jo mēs esam konservatīvi. Mēs neko nemainam. Bet es domāju, ka tas ir ļoti tāds šaurs konservatīvismu izpratni. Jo, lai tu būtu konservatīvs, tai ziņā, ka tu
gribi veidot to labāko priekš Latvijas aizsardzības, tev ir jālieto paši jaunākās metodas. Tev ir jālieto pašas jaunākais bruņojums, tev ir jābrauc ar labākajām bruņu mašīnām, jālido ar labākajiem droniem. Un tu nevari nekā savādāk būt autentiski tas, kam tev ir jābūt. Jo, ja tu šodien staigās ar šķēpu pa domu laukumu, tad tu nebūsi Latvijas aizstāvis armijas nozīmē. Tu būsi konservatīvs ārēji, bet tu patiesībā būsi nomainījis savu lomu uz to, ka tu esi, nezinu, kaut kāds vēstures restaurācijas entuziasts. Kādā nozīmē jūs esat pabijis abās pusēs? Abās pusēs. Tātad es patiešām esmu, teiksim, savu mācību sākumā uzskatījis, ka cilvēkiem un man ir ļoti no svāra tātad cienīt un respektēt to, ko baznīca man māca. Un es esmu kaut kādā ziņā ļoti turējies pie tā. Un es tiešām līdz pat šim brīdim uzskatu, ka, piemēram, kristietībai ir kodols, kurš ir par katru cenu jāsaglabā. Kas ir tas, ko Kristus ir nācis mums iedot, kas ir tas, ko viņš mums ir uzticējis, kas ir tas, par ko mums ir jācīnās un jābūt gataviem tur dot atbildi jebkurā brīdī. Un šis kodols ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un no šāda viedokļa, jā, es atceros atkal, man jāatsaucās uz seniem notikumiem, tad, kad es iesvētījos, tad viens no noteikumiem iesvētas mācības beigās bija, ka jāuzraksta esē. Zem nosaukumu, kāpēc es gribu iesvētīties. Un es vēl kā tagad atceros, ka es sarakstīju nepārspīlēju 10 vai 12 A4 lapas sīkā rokrakstā, jo tobrīd man vienkārši ar roku es varēju rakstīt, nebija nekā cita. Un tā esejas būtība bija, kā mums, kā kristiešiem, ir jāturās pie mūsu ticības un jāturās tur pretī visādām tur austrumu reliģijām un austrumu kaut kādiem tur virzieniem, tur krišneitiem pārmet un visu kaut kam, kas tur kaut ko citu dara, bet mums taču ir tā īstā lieta, vai ne? Un mums ir, tāksim, tātad, jābūt nomodā par to visu, un tāpēc es gribu iesvētīties, ka es gribu aizstāvēt visu šīs patiesās vērtības. Jā, un tā bija arī tā mana tāda nosacīta sajūta. Vai ne? Un tajā savā studiju sākumā es arī ļoti tādā veidā to centos darīt un saprast. Bet es varu teikt tev tā, ka, protams, pēc tam, laikam ejot, es esmu vienkārši mēģinājis aizvien vairāk saprast, kas ir tas kodols. Un es esmu nonācis pie tādas atziņas, ka daudz kas, ko šodien kristieši šeit Latvijā lamā par liberālismu, ir tieši tas, ko es lasu evaņģēlijos. Ka tas ir tas kodols, kas man ir absolūti konservatīvi jāsaglabā. Aizstāvēt mazākos, iestāties par svešiniekiem, atraitnēm, bāreņiem, jā. Sludināt žēlastību, nevis tur kaut kādus upurus prasīt, jā. Stāstīt par to, ka Dievs ir labs, nevis ar viņu biedināt. Un ja tev atnāk kāds, kas tur ir, atved kādu, kas tur ir pienākts kādā grēkā, tad tu nevis viņu pazudini un met viņam ar akmeņiem, bet taisn otrādi viņu izglābi un nepazudini un tā tālāk tā projām. Un tad jo vairāk es to tā lasīju, jo vairāk es sapratu, ka tas pretstatījums ir tāds ļoti īpatnējs, ja? Jo man ir ticis stāstīts, ka konservatīvisms nozīmē, es pat nezinu, kaut kādu tādu ļoti konkrētu skatu uz lietām un kaut kādu fiksāciju tais lietās. Bet ka manā izpratnē konservatīvisms nozīmē, kā jau teicu, palikt pie tā, kas ir būtība. Un es savas kalpošanas laikā baznīcā esmu piedzīvojis milzīgas pārmaiņas konservatīvismu vārdā. Tā kā es sāku tur kalpot, tad mums bija cita liturģija, mums bija citi liturģiskie tērpi, daudzi mācītāji kalpoja talāros. Mums bija cita dziesmu grāmata, mums bija cita baznīcas satversme. Mēs lietojām kaut kādus senākus bībeles tulkojumus un tā tālāk. Un tagad par šiem 30 gadiem tas viss ir mainījies. Mums ir citi tērpi, mums ir cita liturģija, mums ir cita satversme, mums ir cita dziesmu grāmata. Mēs daudzas lietas darām pavisam savādāk. Mums ir baznīcas uzbūve cita. Diezgan cita. Un tad es esmu sapratis, bet tas viss tika darīts konservatīvismu vārdā. Un tai pašā laikā es esmu dzīvs liecinieks, ka baznīca ir izmainījusies totāli. Un tad man ir tas jautājums, ja tu saproti ar konservatīvismu, to, ka es ienāku baznīcā, un kā man mācīja, un kā mēs darām, tā mēs darām tālāk visu mūžu. Es neko nemainu.
Tad es gribētu zināt, kur tāds konservatīvisms ir. Tad tādā ziņā mēs Toņkalnā bijām paši konservatīvākie. Mēs ļoti, ļoti ilgi tā arī dievkalpojumu kārtību tur nemainījām, negrozījām, tur ticības apliecības jaunos tulkojumus neieviesām tieši tāpēc, lai nemulsinātu cilvēku. Bet ja tu man saki, tu esi konservatīvs, bet tu man lietas vilkt citu apģērbu, tu man izmaini visus parametrus, tu man izmaini, tāpēc, ka tu saki, ka tā ir tur nepareiza liturģija, tā ir tur nepareiza lieta, tad es visu cieņu. Iespējams, ka tu ieviesi ļoti labas inovācijas, bet tās ir inovācijas. Un tāpēc es tev vēlreiz gribētu sacīt, ka tas paradoks ir, ka tie, kas sev sauc par konservatīviem, ir ļoti inovatīvi. Un tie, kas varbūt viņus dēvē par liberāļiem, viņi īstenībā reizēm ļoti turās pie patiesi kristīgām vērtībām. Un tāpēc man šie vārdi liekas, ko tu ar to saproti? Vienkārši sabiedrībā tagad mēs redzējām, es pats nespēju noorientēties tā precīzi, pieņemsim, Stambulas konvencijas jautājums, viņš parādīja, cik sašķēlās vienkārši sabiedrība. Un sašķēlās uz tāda sajūta bija, ka sašķēlās tikai uz divām pusēm. Vai atbalstīt to konservatīvo pusi, tā kā es to nosaucu konservatīvu, es nezinu, varbūt tas nav pareizi, un tad liberālā puse tur neatbalstīt tur to jautājumu, es pat viņu neatceros konkrēti, kādu tur izsvītrot no kaut kurienes, bet tā būtība, vai tiešām ir tikai divas puses, kā uztvert šos jautājumus principiāli? Protams, ka nē. Un visa pamatā jau ir tas, ka pats šis sadalījums konservatīvais liberālisms vai liberālais, viņš jau ir politizēts. Un tu sacīji, ka sabiedrība sašķēlās, es sacītu, viņi tika sašķelti. Jo cilvēki jau, kā lai pasaka, viņi jau nav eksperti. Nedz tur juridiskos jautājumos, nedz kaut kādos tur antropoloģiskos jautājumos, nedz īstenībā teoloģiskos jautājumos. Līdz ar to viņi klausās uz savām autoritātēm, ko tās autoritātes stāsta. To viņi arī pieņem, ka acīm redzot, droši vien tā patiesība tāda arī ir. Un kas attiecās uz šo konkrēto tēmu, tad es domāju, atcerēsimies, ka savā laikā, mūsu baznīcas bīskaps, tā skaitā arhibīskaps, un arī citu baznīcas bīskapi tur tā kā iebilda un teica, ka viņi redz tur zināmas apdraudējumus tam visam. Un tad, kad Stambulas konvencija tika pieņemta, Saeima speciāli pievienoja viņai tādu pielikumu, kurā tika vēlreiz definēts par to, ka mēs to nelietosim, lai tur grozītu tur ģimenes izpratni vai vēl kaut ko. Un es no savas puses saku, ļoti labi, tātad bīskapi izsaka kaut kādu tādu, teiksim, bažas, man liekas, varbūt pat daudz, bet labi, viņi redz varbūt labāk nekā es to respektēju. Uz viņiem, uz to, ko viņi prasīja, zināmā mērā atsaucās. Saeima to pieņem. Un tagad vienkārši kaut kādā vienā brīdī atkal cilvēki paceļ augšā. Nē, no tā viss ļaunums rodās šausmas. Ja? Un tur neņem vērā, ka tā cīņa jau ir izcīnīta, ka argumenti pavisam citi, ka situācija savādāk. Tā kā es domāju, tas bija tāds indikators, cik viegli mūs ir pavilkt. Ja? Un cik viegli man ir sacīt, ka ja es esmu ar šķēpu rokā, ka tad es esmu tāds īsts Latviju karējus. Un cik grūti mums ir saprast, ka tieši tad, kad tu neesi tik vienkārši savā izpratnē, arī tā skaitā par konservatīvismu, ka tikai tad tu īstenībā esi konservatīvs. Lai tu būtu konservatīvs, tev visu laiku ir jāmainās. Jo pasaule mainās. Un ja es iešu pa domu laukumu 16. gadsimta drēbēs, 16. gadsimtā, tad tas nozīmē, ka es iešu vienkārši kā normāls cilvēks. Kā visi. Tajā apģērbā, ko visi valkā. Ja es 16. gadsimta drēbēs iešu 21. gadsimtā pāri domu laukumu, tad tas būs pavisam cits vēstījums. Šīs tēmas tomēr ir saistītas, nākamo, ko es gribu pajautāt. Par islāmu. Es vēlos saprast, kas jūsuprāt ir mīnusi un kas ir plusi kaut kāda veida politikai, pieņemsim tam, ka islāms tagad nāk tomēr Eiropā, mēs jau to redzam. Tie cilvēki, kas ir musulmaņi, viņi ierodās šeit. Šis ir tāds jautājums, kas arī varbūt ir politiska rakstura. Bet kā jūs domājat, kas ir mīnusi šādai virzībai un kas ir plusi?
Es pat nezinu, kā atbildēt uz šādu jautājumu. Tāpēc, ka tāda virzība viņa vienkārši ir. Nu, labi, mēģināsim kaut kā atšķetināt. Pluss ir tas, ka tas liek mums pašiem saprast, kas mēs esam. Vai arī tad konstatēt, ka mēs jau sen nekas neesam. Un pašiem mums nekādas atbildes nav. Bet es tiešām domāju, ka saskarsme ar citām reliģijām var mulsināt tos, kuriem ir ļoti vāja viņa ticība un ļoti vāja viņa identitāte. Kuriem liekas, ka izrādās, ka tie kaut kā tā savādāk dara. Kā tad es zinu, kāpēc es daru tā, kā es daru, vai ne? Ja tev šādi jautājumi rodās, tad ar steigu tev ir jānostiprina pašam savu ticību un pašam savu pārliecību. Līdz ar to es domāju, tas tādā veidā izaicina. Nu, mīnus ir tas, ka, protams, kristietība ir izgājusi cauri viskaut kam, un viņas pamat kodols ir tajā, ka mēs redzam Dievu kā tādu, kas mūsu dēļ ir miris pie krusta, kurš ir, citiem vārdiem sakot, atdevis visu, lai mēs varētu būt kopā ar viņu. Līdz ar to mūsos ir iekšā kaut kādi lieli tādi aizsardzības mehānismi pret zinām vardarbību un pret zinām tādu agresivitāti. Lai gan kristieši arī pamanās būt agresīvi un ļoti. Bet es uzskatu, ka tas ir tur, kur viņi atkāpjas no tā kodola, kur viņi nav konservatīvi, kur viņi nav patiesi konservatīvi. Bet kristietībā tas ir iekšā, citās reliģijās varbūt tas kareivīgums ir lielāks. Un tas ir tas mīnus savukārt, ka mums ir kaut kādā veidā jāsadzīvo ar to. Un tad jāsaprot, vai mēs taisam kaut kādu milzīgu mūri sev apkārt, nelaižam nevienu iekšā, vai atkal otrādi, ja mēs viņus ielaižam, tad kā mēs ar viņiem sarunājamies, un pats galvenais ir, kā mēs turamies paši savā ticībā, un vai un kā mēs paturam tiesības un iespēju arī to savu ticību savukārt viņiem pasludināt. Un es kādreiz ar šausmām izbrīnīts par to, cik kristieši jūtās vāji. Un tas likās tā jocīgi. Es domāju, mēs zinām no evaņģēlijiem to, ka tas, kas mūsos ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Mēs taču ticam un zinām, ka Kristus ir patiesība. Mēs taču ticam un zinām, ka tas neviens vārds, ko viņš ir sacījis, nezudīs. Tāpēc mums ir ļoti skaidri, jābūt skaidrībā. Mums ir ko teikt arī citu cilvēku, respektīvi citu ticību cilvēkiem. Mums ir iespēja evaņģēliju pasludināt. Tāpēc es sacītu, ka tie ir tādi, vēsturiski procesi, politiski procesi. Migrāciju droši vien vajag ierobežot, tādā ziņā, ka viņa nekontrolēta migrācija izraisa ļoti lielas problēmas. Par to jau neviens, es domāju, nešaubās. Bet cits jautājums ir, kā tu to izdari, ar kādām metodēm, cik drastiski, vai cik cilvēcīgi, vai kaut kā kristīgi tu īstenībā to izdari. Tā kā tā, es tiešām domāju, ka islams neapdraud patiesu kristietību, apdraud nepatiesu, tādu nenobriedušu. Jā. Un vēl es gribētu sacīt, ka neļausimies tiem politiskiem tādiem šausmu stāstiem. Pirmkārt, sapratīsim, ka islama ticīgie ir ļoti atšķirīgi no tā, kā varbūt tā aina tiek reizēm zīmēta, ka viņi visi tur kaut kādi teroristi vai kaut kas tam līdzīgs. Un atcerēsimies arī to, ka pasaulē reālie procesi ir vērts iedziļināties, kas reāli notiek. Un ir ļoti daudz musulmaņu, kas īstenībā ir ļoti atvērti kristīgai vēstī, un kuri nebūtu nav kaut kādi kareivīgi atnākuši iznīcināt visu to kultūru, kurai viņi pieder. Ļoti daudz vēl tēmas, kuras es vēlos pieskarties, kurām vēlos pieskarties, un vēl garīguma izpratnē šodienā. Bet viena grāmata, kur pēdējā, ko jūs publiskojis, Jēzus zīmes brīnumu darīšanas pamati. Un te ir man personīgs jautājums, jo topošo teologu starpā tā grāmata ir izraisījusi jautājumus. Un mans personīgs jautājums ir, tur es tādu tendenci pamanu tajos skaidrojumos, tajos zīmju, ka mēs ka jūs viņu cenšaties izskaidrot racionāli diezgan, tās zīmes. Un mans tas jautājums ir, vai tur paliek vieta tai mistērijai, tam noslēpumam, kuram, lai viņu izprastu, lai viņu uztvertu, ir nepieciešama ticība manā uztverē. Jo ja es sāku viņu racionāli pilnībā izskaidrot, saprotu,
tad ticība man nav vajadzīga. Tas ir mans personīgs, jo es vēlos saprast to. Jā, tad mums vajadzētu diezgan gari runāt. Tad pirmkārt, es nepiekritīšu, ka tas ir racionāls skaidrojums. Es saku, ka nav nepieciešams ieviest irracionāls, fizikas likumus sagraujošas teorijas. Bet pats brīnums netiek skaidrots racionāli. Jo, piemēram, es pastāstīšu to piemēru pēc, nevis piemēru pēc, bet tāda līdzībā. Piemēram, tad, kad tu stāvi, jūras krastā un piedzīvo fantastiskāko saulrietu vai kaut kādā dabas skata priekšā. Un tu saki, piemēram, šajā brīdī es piedzīvoju, cik fantastisku pasauli Dievs ir radījis. Es piedzīvoju, cik skaisti ir tā realitāte. Es piedzīvoju varbūt to, ka mēs esam vienoti ar šo realitāti. Ka tā pasaule, kurā es dzīvoju, ir tāds brīnums, kā psalmos sacīts, debesis daudzina kunga godu. Vai tanī brīdī tev ir jāievieš mistika par to, kā stari tiek lausti jūrā? Vai tev ir jāatsakās no bioloģijas zināšanām? Vai tev ir jāsaka, tas notika tāpēc, ka šeit atkāpās fizikas likumi? Nē. Un tas, ko es daru tajā grāmatā, es kā reiz neesmu racionāls. Es saku, mēs iesim tālāk nekā racionālisms. Bet mēs sacīsim, ka šeit es redzu tikai to, kas ir, un tieši tajā, kas ir, es piedzīvoju šo, ko tu teici, mistisko pieredzi, Dieva klātbūtnē. Vai kā tur mūsu izcilais dzejnieks Imants Ziedonis, vai ne, stāsta, kā viņš tur bērnībā, apmēram es neatceros vairs detaļas, bet ka viņš tur apstājies pie viena ziedoša lauka, vai ne, un viņi tur izkāpja, un tur ir pilns ar bitēm. Un, kā tu zini, tur ir tā viņa zun visas, vai ne? Un šis mazais bērns, viņš tobrīd vēl būdams mazais bērns, viņš saka, Dievs zun, Dievs dūts, vai ne? Jā. Un pagad, tas ir racionāli? Tu gribi man teikt, ka tas ir racionāli? Nē, tas nav racionāli. Tas ir garīgi, tas ir eksistenciāli, tas ir mistiski. Tas ir tas, kur tu saskaries ar ļoti dziļiem eksistenciāliem jautājumiem. Tikai lūdzu nestāsti man, ka tu ar kvantu fizikas vienādojumiem nonāc pie atziņas, ka mēs esam vienoti un ka tur Dievs zun. Bet es zinu, kā tās bites ar tiem spārniem to visu dara. Un tāpēc tas, ko es mēģinu sacīt, ir, ka mums ir jāierauga brīnišķais, dievišķais, dabiskajā, cilvēcīgajā. Ar to saprotot, dabisko saprotot Dieva radīto, pēc Dieva kārtības radīto. Un es domāju, ka tas ir tas, ko Kristus darīja. Pirmkārt, tas ir tas, kas viņš bija. Mēs sakam, viņā iemiesojās trīsvienības otrā persona. Viņš bija Dievs. Un tajā pašā laikā viņš bija patiesas cilvēks. Viņš staigāja pa zemes virsu, viņš ēda, viņš runājās ar cilvēkiem, viņš gulēja. Tas viss evaņģēlijos ir aprakstīts, priecājās, reizēm raudāja. Tas viss ir aprakstīts. Un tai pašā laikā mēs sakam, lūk, skatoties uz viņu, mēs īstenībā redzam Dievu. Kā viņš pats tur saka vienam no saviem mācekļiem pēdējās vakariņās, kas man ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Tas ir, ko nozīmē starp citu iemiesošanās. Viens veids, kā to saprast. Ka, ja mēs sakam, ka šis cilvēks ir patriotismu iemiesojums, vai drosmes iemiesojums, vai mīlestības iemiesojums, mēs jau nedomājam, ka tur tā drosme salīda viņā iekšā. Bet mēs vienkārši skatoties uz šo cilvēku, varam redzēt, kas tas ir. Un tieši tāpat mācekļi piedzīvoja, ka no vienas puses viņi skatās uz cilvēku, un te pašā laikā viņi saprot, wow, aiz tā visa, tajā visā ir tā persona, kura ir no mūžības uz mūžību. Un, ja Kristus pats bija tātad Dievs, kurš sevi parāda cilvēkā, patiesā cilvēkā, kristieši vienmēr ir sacījuši, viņš nebija pārcilvēks, viņš nebija cilvēks, kurš vienkārši izskatījās pēc cilvēka, bet no cita materiāla kaut kādās Hollywoodas filmās. Viņš bija normāls cilvēks, kuram taiskaitā sāpēja un tā tālāk. Ja Dievs tajā atklājās, tad tieši tāpat tas ir ar visiem šiem brīnumiem, notikumiem un darbiem. Nu, kā tad tu, piemēram, šodienas pasaulē piedzīvo Dieva klātbūtni? Kā tad tu, piemēram, viņu piedzīvo svētajā vakarēdienā?
es teiktu, ka tieši tajā brīdī, kad tu man mēģināsi sacīt, ka tur ir dievišķās molekulas un ka tas ir stāsts par to, es teikšu, ka tad tu esi racionāls. Es teikšu, ka te ir maize un vīns, zem kuras reāli un patiesi mēs saņemam un piedzīvam Kristus miesu un asins. Tā ir realitāte. Bet tā ir garīga realitāte. Tā ir reāla realitāte. Nav garīgais pretstatā reālajiem. Tad jau mēs esam materiālisti, kas uzskatām, ka vienīgais, kas ir reāls, ir galds. Un tas ir tas, ko mani kritiķi no tās grāmatas nesaprot. Viņi īstenībā to kritizē uz materiālismu bāzes. Viņi saka, ja tas nav materiāli, tad tas nav. Bet tā nav. Tas Dievs zun. Un Dievs ir tajā saulrietā klātesošs. Bez tā, ka mums ir nepieciešams atteikties no savas racionalitātes. Un tāpēc es teiktu tā, ka mana kopējā pārliecība ir, ka cilvēks vienkārši savā izpratnē par pasauli virzās, protams, uz priekšu. Un kristieši vienmēr ir aicināti, bijuši arī iepriekšējos gadsimtos un arī šodien. Vienmēr iet soli solī, roku rokā. Labi, mums nevajag iepirkties šodienas zinātniskajās teorijās tik tālu, ka savu ticību padarīt atkarīgu no tā. Protams, nē. Bet mums ir jābūt ar abām rokām un kājām uz zemes. Mums nav jātic, ka zeme ir plakana. Un tikai tad mūsu Bībeles interpretācija atbildīs kaut kā. Nē, mēs zinām tagad to, ko mēs varbūt agrāk nezinājām. Un te pašā laikā mēs tad skatāmies, kā mēs paši varbūt tos tekstus esam pārpratuši un kā mums viņus vajag saprast. Tāpēc es teiktu tev tā, ka lielākā māksla ir piedzīvot Dievu ikdienā, dabiskajā. Ja? Nevis atsevišķos mirkļos, bet katru dienu. Kā jūs izprotat vārdu garīgums? Man vienā intervijā Agnese Irbe teica, garīgums principā nāk no vārda spiritus sanctus, kas ir svētais gars, un jebkurš garīgums īsts, viņš ir saistīts ar svēto garu. Pārējais garīgums ir pseidogarīgums. Kā jūs garīgumu definētu, izskaidrotu tādā vienkāršā valodā? Kas tas ir vispār? Es tik melnbaltam skatījumam un tādam vērtējošam skatījumam nepiekristu, bet es saprotu, ko viņi gribēja teikt ar šo teicienu. Es pats esmu lietojis reizēm šādu izteiksmes formātu, ka garīgs ir tas, kas mūs saista ar Dieva garu. Ja? Bet šobrīd es aicinātu paskatīties uz to lietu, kā tad tas vārds tiešām radās. Un tas vārds radās kā pretstatījums vārdam reliģiozitāte. Un tā doma bija tāda, ka cilvēks var nākt baznīcā, viņš var, apmeklēt baznīcu katru svētdienu, zināt no galvas ļoti daudz dziesmas, dziedāt viņus fantastiski skaistā balsī, piedalīties liturģijā, skaitīt visas lūkšanas no galvas un aizejot mājās būt vienkārši kretīns un cūka. Un tagad ir jautājums, kā tā var būt, ka tu esi formāli pirmajās rindās, bet tajā praktiskajā līmenī runa jau nav vienkārši par baušļu ievērošanu. Tu varbūt arī pat ievēro kaut kādu lielāko daļu no baušļiem, bet tu esi vienkārši žmogs, piemēram, tur kaut kāds tāds riebīgs cilvēks, ja, tur kaut kāds. Kā tā var būt? Un tādā mirklī cilvēkiem ļoti dabiski radās šis nošķīrums starp to, ka mēs vienā brīdī kaut kā ārēji kulturālu iemeslu bezmaz vai dēļ, vienkārši ārēji iemeslu dēļ mēs piederam kaut kādām organizācijām, baznīcām, nākam, daram, vai ne, tur esam svētāki par svētākiem, tur gludi noskūvušies un labos uzvalkos. Ja? Tā ir viena lieta. Bet kā atrast vārdu, kas raksturotu to, ka tu reāli ej šo māceklības un iekšējās transformācijas ceļu? Un tika atrasts, ka tas ir tas vārds. Jo tas arī, kristīgajā baznīcā jau sen bija zināms. Tur dažādi mūku ordeņi, viņiem katram ir savs garīgums. Viņi, tur jezuīti to darīs vienā veidā. Viņi tur praktizē savus vingrinājumus, bet toties ģērbsies tur ļoti normālās ikdienišķās drēbēs. Citiem atkal būs kaut kāds tērps, bet viņiem tur būs kaut kādas lūkšana, kaut kādas secības, kā viņi to dara un tā tālāk. Katram ir kaut kāds veids šiem garīgiem ordeņiem, ar ko viņi
nevis vienkārši piedalās dievkalpojumos un zina dziesmiņas kristīgas, bet viņi piedzīvo to, ka tur notiek tā iekšējā tā pārmaiņu lieta. Tas ir garīgums. Un tālāk bija jautājums, vai varētu būt citās reliģijās arī cilvēki, kas vienkārši pieder šīm reliģijām formas pēc, un cilvēki, kas tur veido kaut kādu garīgumu. Un vai mēs varētu, piemēram, iedomāties, ka ir cilvēki, kuri vēl vispār atrodas tādos meklējumu ceļos, bet viņi tieši tāpēc ir garīgi, ka viņi saprot, mēs nevaram dzīvot tā, kā līdz šim kaut kā nav labi. Un tāpēc es teiktu, ja mēs jautājam uzreiz šo jautājumu, kas ir pareizais garīgums, un gribam uzreiz visiem uzbraukt, ļoti labi, tad es kā kristietis pateikšu, ka viss pārējie nepareizi, viss pārējie, protams, pateiks, ka es kā kristietis esmu nepareizs. Normāli. Ko tas maina? Neko. Bet, ja mēs lietojam to vārdu tādā tehniskā nozīmē, tad mēs varam saprast, ko mēs to mēģinām pateikt. Un es teiktu, ka garīgums ir cilvēka apzinātas izaugsmes ceļš. Visplašākajā vārdu nozīmē. Tad apzināta izaugsme. Man ir jāmainās. Un nevis tāpēc, ka tas ir tehniski, lai sasniegtu kaut kādus mērķīšus, bet es esmu baigais egoists. Es esmu kaut kāds tāds cilvēks, kuram ir visādi tur, vai ne, un tā tālāk. Un man ir jāmainās. Ja tev ir šī sajūta, ka kaut kā man ir jābūt labākam cilvēkam, tad tu jau saki, lūk, es neesmu dabisks, es vienkārši tāds esmu. Pieņemiet mani, cieniet mani, pielāgojieties man. Bet es saku, es gribu to dabisko pārspēt. Tas ir tas, kas ir dabisks. Tas ir tas, kas ir garīgs. Un es ļoti pieturos arī pie tā, ko Abrahams Tverskis, viens no hasīdu rabīniem, un viņš ir psihiatrs pēc izglītības savā grāmatā Atkarīgo domāšanu raksta. Viņš saka, ka garīgais vai gars ir viss tas, kas cilvēku padara par cilvēku, kas mūs atšķir no, dzīvniekiem. Mums ir daudz kas kopīgs, zobi, nagi, ragi, kas viss mums ir, bet mums ir kaut kas cits. Arī tur spēja atlikt baldījumu, tur spēja uzdot jautājumus par jēgu un kaut kā. Viņš saka, sauciet kā gribiet, domājiet kā gribiet, no kurienes tas nāk, bet tas ir tas, ka mēs esam cilvēki. Un viņš saka, un tas ir gars. Un būt garīgam nozīmē attīstīt vai pievērst uzmanību vismaz tam, kas mums patiesi cilvēcīgs ir. Un tā tad atšķirībā no reliģiozitātes, kurai vienkārši pietiek aiziet uz dievkalpojumu un līdz ar to uzskatīt, ka viss ar mani ir kārtībā. Garīguma cilvēks sacīs, es aizēju uz dievkalpojumu un es saprotu, ka man vēl ļoti tāls ceļš ejams. Un tāpēc ir ļoti daudz kristiešu, kas nesauks, ka viņi iet garīgo ceļu. Viņi vienkārši teiks, ka tā jau ir tā kristietība. Un es viņiem absolūti piekritīšu. Ka tas ir, ko Kristus gribēja. Viņš gribēja mūs padarīt par mācekļiem, nevis par dievkalpojumu apmeklētājiem. Ja vajag, var apmeklēt dievkalpojumus, lai kļūtu par mācekli. Bet mērķis ir tas mācekļības. Pirms mēs ieejam fināla jautājumos, kuri būs tādi filozofiski mazliet, vēlos noslēgt ar jautājumu. Dažus izlaidu, diemžēl, bet labi. Par klusumu meditāciju. Es zinu, ka jūs esat bijis vadījis arī klusumu meditācijas, pareizi es sapratu. Par klusumu meditāciju un vispār par meditāciju, kā viņa ir integrējusies kristīgajā meditācijā. Vienkārši šo tēmu mazliet dziļāk izprast, saprast, ko tas nozīmē, kā jūs nonācāt, vai ko tas dod cilvēkam meditēt vispār, un vai viņa ir kristīga vispār iespējama. Es jūtu fonus tajā visā jautājumā, bet labi. Vārds meditācija nāk no latīņu valodas. Tas ir dziļi kristīgs vārds. Kas nozīmē koncentrēts. Ko nozīmē koncentrēts pārdomas? Tas sākotnēji nozīmē koncentrētas pārdomas, vai mēs latviski varētu teikt apcer. Un atkal man jāsaka, jau viduslaikos un pirms tam kristiešiem bija pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudzas lietas mēs neuzzinām, tas ir viens, bet mēs viņus nesaprotam, ja mēs par viņām nepadomājam. Ja mēs viņām slīdam pāri, ja mēs viņām neapstājamies pie tām tēmām. Un tāpēc jau atkal šajos senajos ordeņos tas tika ierakstīts pat regulās, ka tātad cilvēkam ir nepieciešams piedalīties dievkalpojumos, viņam nepieciešams tur darīt visādus labus darbus, arī praktiskus darbus, bet viņam ir vērts lasīt, piemēram, un viņam vērts meditēt par noteiktām tēmām. Tas nozīmē kaut kādu koncentrētu pārdomu, fokusu. Es apsēžos,
Es neskrienu tālāk, es nelasu vēl papildus 10 lapas puses, bet es mēģinu pārdomāt šo vienu teikumu, šo vienu domu, sajust. Dievs ir šeit, piemēram, vai Dievs ir labs. Nu tā, es varu to pateikt, un es varu to sajust. Un es varu apdomāt, ko tas nozīmē. Tā, ka es īstenībā to zinu. Nu, lūk, un tad, kad rietumnieki aizbrauca uz austrumiem, tad viņi redzēja, ka tur arī šie mūki sēž un klusē. Ko viņi dara? Acīmredzot, viņi meditē. Acīmredzot, viņi kaut ko tur apcer iekšēji. Un tā radās tā ideja, ka tas, ko tur austrumos dara, tie tur meditē, vai ne? Un mēs šeit rietumos, un pa to laiku jau rietumos mums bija bišķi cits vēsturiskais posms, jau viss tādi baigi aktīvi kapitālisti, tie, kā saka, nav ko daudz meditēt, nav ko daudz apcerēt, vajag darīt, vajag uzticēties Dievam un darīt. Un es domāju, ka tikai 20. gadsimta sākumā tā pa īstam atkal kristietība sāka tādu renesansi iekšēji. Viņi saprot, ka kristietis nav tikai tas, kurš nodarbojās ar zupas virtuvēm. Kristietis nav tikai tas cilvēks, kurš vienkārši atnāk uz dievkalpojumu, ātri kaut kas tur viņam nolēkājās, kaut kas tur notiek, vai ne, viņš aiziet mājās un, kā jau teicu, nekas nav mainījies. Ja tu gribi, lai tevī notiek kaut kādas pārmaiņas, ir vajadzīgs iedziļināties. Ir vajadzīgs iedziļināties. Un pieminētā klusuma meditācija ir tas, ka tas ir aicinājums ieraudzīt, ka lūkšanai ir divas puses. Lūkšanai ir tā puse, kurā es ģenerēju domas, vārdus, vajadzības, stāstu Dievam tā, šitā, lietoju gatavus tekstus, lietoju savus tekstus. Bet lūkšanai ir arī otra puse. Paklausīties, pabūt. Tas ir tā kā ar cilvēku. Nu, tu runā. Tad vienā brīdī jūs vienkārši pasēžat kopā, paskatāties uz to saulrieti. Jūs izbaudat viens otru klātbūtni. Un līdz ar to kristietībā, tajā viduslaika kristietībā, to sauc par kontemplāciju. Tie arī pazīstama lieta. Vienkārši pasēdi, baznīcā, klusumā. Tev pat nav tur speciāli tur kaut kas super jādomā. Tev nav tur speciāli kaut kādā veidā tur kaut kas jāsaka. Tu vari vienkārši pasēdēt Dievu klātbūtnē. Tu iesāc to droši vien ar dabisku lūkšanu, tu noslēdz to ar dabisku lūkšanu, bet tur ir tie mirkļi, ka tu vienkārši esi pateicīgs Dievam par to, ka tu esi viņa tuvumā. Un šis klusums ir ļoti nozīmīgs. Un tas ir, protams, arī Bībelē iekšā. Sākot ar to pašu Eliju, kurš tur piedzīvo milzīgu depresiju, un tad eņģelis viņu aizved atpakaļ uz Horeba kalnu, un tagad Dievs viņam atklāsies, un tur ir vētra pa priekšu, un tad ir uguns, un tad tur ir vēl kaut kas, un nav, tajā visā nav Dievs, un tad beigās ir tā klusā balss, vai klusuma balss, arī tā varētu tulkot. Un tajā Dievs skan, tajā Dievs runā. Nu, lūk, un es esmu to tiešām ļoti piedzīvojis, kad kristietim ir labi, un ir ļoti svarīgi būt dievkalpojumos. Viņam ir ļoti svarīgi piedalīties svētā vakarienām, ir ļoti svarīgi mācīties lūgt Dievu ar visādiem vārdiem, ko citi ir rakstījuši, ko pats esi rakstījis, ar psalmiem, ar visu kaut ko. Bet reizēm ir svarīgi. Dievu priekšā ir paklusēt. Pasēdēt un paklusēt. Un interesanti, ka tas, ko sauc par kristīgo meditāciju, tas savukārt saistās ar to, ka tajā pašā austrumu pareizticīgo baznīcā arī ir sen zināma lieta. Tur jau Filokālijā un citos lielos dokumentos ir stāsti par šiem te tūkstnešu tēviem savukārt, kas aizgāja tūkstnesī, viņi gribēja bišķi attālināties no visas civilizācijas, viņiem likās, ka tā civilizācija viņus tur bišķi aptaurē. Un līdz ar to ir kaut kā jābūt kopā klusumā ar sevi un ar Dievu. Un viens no tiem stādiciem tieši tādā veidā raksta. Viņš saka, ja tev ir labs garīgais tēvs, vai ja tev tur ir laba draudze, tad, protams, tu tur ej un klausi. Bet ja tev nav, ja tu esi tādā kaut kādā jocīgā situācijā, ka tu esi kaut kur tiešām tūkstnesī viens pats, ko tu vari darīt? Tu nezini tās lūkšanas, tu daudz ko nezini. Tad viņš saka, paņem vienu īsu lūkšanas vārdu un vienkārši saki to. Kungs apžēlojies. Vienkārši kungs apžēlojies. Nevis mehāniski, jo ātrāk, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk punktus. Nē. Bet neizdomājot. Ieliec to sirdi iekšā tajā visā. Un tu būsi drošībā, tu būsi vislabākajā garīgajā iespējā, kāda tev ir, ja, tev nav to ārējo parametru. Un es vienkārši domāju, ka mēs esam tik daudz troksnī, tik daudz mums ir visādi gatavu atbilžu,
ka mums ir vajadzīgs tas mirklis, kurā mēs tiešām ļaujam apcerēt, savai dvēselē apcerēt Dievu klātbūtni. Un tāpēc es teiktu tev tā, ka klusā lūkšana ir sabats. Tātad Dievs saka, 6 dienas tev būs strādāt, 7. dienā tev nebūs neko darīt. Kā? Kas tad man ir jādara, ja man nekas nav jādara? Un labi, varbūt tā ir 1 diena nedēļā, bet varbūt tās ir 20 vai pusstunda katru dienu. Tu noliec malā savus darbus. Un tāpēc es kā luterānis to sajūtu kā dziļi luterisku praksi. Dziļi luterisku praksi. Jo tā jau nav pretrunā tam, ka es klausos Dievu vārdu, ka es pamatojos uz Bībeles atziņām un tā tālāk. Tieši uz to balstīdamies, es saprotu, ka es nepestīju sevi. Ka ne caur maniem labiem darbiem, ne caur maniem gaišiem lūkšanas vārdiem es tieku pestīts, bet caur to, ko Kristus manas dēļ ir darījis, caur to, ko Dievs manas dēļ ir darījis. Un tāpēc es kā luterānis saku, tas ir ļoti labs mūsu ticības pamatu tāds praktizēšanas mirklis, ka tu vienkārši saproti, Dievs, es esmu tavās rokās. Ir tas, kas ir, un nav tā, kā nav. Tāpēc es aicinātu mūs neticēt visiem tiem, kas uzskata, ka klusumā obligāti vēlns ar mums sāks spēlēties un runāt. Es esmu pārāk daudz cilvēku redzējis, kas troksnī sastopās ar astaino. Tā kā, piedod lūdzu, tu vari nākt vēlreiz, tu vari skaitīt kaut kādas lūkšanas un nojūgties no tā. Tas nav stāsts. Saprot, mums nav, ja mums nav tā garīgā kaut kāda ievirze un tā tālāk, tad protams, mēs jebko varam samaitāt. Arī klusumu. Fināla jautājumi. Labi. Kas, jūsuprāt, ir laime? Jēgpilnas, plašas, brīvas dzīves blakus efekts. Sajūta, ka dzīve norisinās pareizā veidā un virzienā. Ja jums būtu iespēja satikt jebkuru personu no vēstures un parunāties pie kafijas, kura tā būtu? Vai, es tomēr jau gribētu kādreiz redzēt Jēzu tādā viņa fiziskajā veidolā. Es gribētu redzēt droši vien kādus no viņa mācekļiem. Es tādā ziņā nebūšu oriģināls. Es tiešām teiktu, ka tas man liktos ļoti vērtīgi. Grāmata, kuru pirmā nāk prātā, kas reāli ir izmainījusi jūs. Es nerunāju par Bībeli tagad, bet kuru pirmā nāk prātā, kas reāli ir izmainījusi jūsu uztveri? Es noteikti domātu, ka tas ir saistīts ar kādu no Jamesa Ellisona darbiem. Kas jūsuprāt ir galvenais šī laikmeta trūkums? Virspusība. Mūsu zināšanas ir vidējais aritmētiskais, neprecizitāte. Tas, ko mēs te runājam, piemēram, par konservatīvas liberāls. Tu nesaproti, kā tu vari, piemēram, nebūt tāds, kurš aizstāv vājos, ja tu saki, ka tu esi kristietis. Ja mums ir virspusība, tad mēs varam būt nekonsekventi. Ja mēs esam konsekventāki, tad mēs esam dziļāki. Virspusība. Sajūta, ka mēs visu zinām, tāpēc, ka mēs esam čatam pajautājuši un dabūjuši pirmo atbildi. Tā nav. Un pēdējais. Ja jūs satiktu sevi pirms 25 gadiem, ko jūs sev pateiktu? Es esmu drosmīgāk. Ar mums kopā bija teologs, mācītājs un kopienas Elizeja dibinātājs Indulis Paičs. Paldies jums par jūsu klātbūtni. Paldies. Un noslēgumā mēs esam nonākuši klātbūtnes laboratorijā. Mēs esam pateicīgi par to, ka tu skatījies mūsu raidījumu. Ieraksti komentārā visvairāk, kas tev patika šajā intervijā, kas tevi uzrunāja. Un spied laiku, piesako kanālam un tiekamies nākamajos raidījumos. Paldies par tavu klātbūtni!